Labrīt pēterdienā, es un mana sieva tūdei nāks turpat Repemlijā. Šodien dodamies gāzu ceļojumā. Maršrutu izstrādāja Ārijas kundze. Skatīsimies. Saulītes vairāk nav. Redziet, ka tur pūš vēji. Nomācies pagājušajā gadā šajā laikā. Kāzu jubileju, zelta kāzes svinējām. Francijā pie Eifelja torņa bijām. Nāk mana otra pusīte, arī šīs dienas gabeļniece. Iepirkusies svaigas bulciņas. Droši vien. Dāma pucējās. Saulīte uzspīdē. Godu mums. Tuvojamies Udrupei. Tārcis arī ir. Sieva saka par godu mums 51. kāzu jubilejai. Uz goda kalnu. Jaunu objektu sākam ar tādām skaistām puķītēm. Un tālumā mēs redzam goda kalnu. Āmurs, ārkls. Roka, 5 pirksti. Tas ir pulkstenis, man liekas. Pagaidi, apiesim apkārt pa šejieni. Nu var jau iet arī pretēji pulkstenim. Nu varēja, bet tur tie objekti vairāk ir. Nē, šite mēs iesim. Pulkstenis rāda nepareizi. Pulkstenis vispār neko nerāda. Nu, atceries kāzu jubileju, vai kur mums ir zāģis kā reizi, kur jāzāģē. Viena no kāzu tādām procedūrām. Atrakcijām ir jaunam pārim jāzāģē. Nu, 71 reizi jāpavelk. 1, 2, 3. Nogāzā bloķis. Nu, īsti neizdevās, bet interesanti, no kādu materiālu šitais ir. Salmi un māli. Lāpsti izskatās pēc Lizas, kur maizi cep, nezinu. Nē, nu interesanti. Vēdzirnavas, jā? Jā. Tītavas. Agrāk uz šitādām dzīvtīna sauc par tītavām. Varam jau drusku iegriezt. Un mana dāma ir pie šitāda objekta atnākusi. Bišu strops. Līgo pagasts. Nu, man liekas, šitais jau var iet. Vai te nav? Oi, es domāju, ka tā ir kurpe, izrādās, ka tā ir karote. Sieva saka, pa gabalu no otras puses izskatījās pēc kurpes, bet, nu, kāpēc gan ne? Papēdis augsts. Nu, baigā platforma tā ir. Nu, un kas ir šitais? Kur vilnu kāš? Nekas nav rakstīts, es tik zinu, redzu, ka viņš ir sapuvis. Ādatu krēsls arī varētu būt, bet kurpīte, jeb karote ir pilnīgi izpūsi jau. Lejas ciems, rekur. Dzirnakmeņi attēloti no koka. Uzkāpsim augstāk. Citu otrā pusē ir estrāde. Tu ēriņķi, tev ir bīstami kāpt goda kalnā pa vidu un priekšā redzam estrādi. Un nāk šī vakara diriģente. Lūdzu. Lūdzu, tavs priekšnesums. Nu, es tā kā neko īži nesaprotu, ko varētu darīt. Hip, hip, urā! Vienīgais, ko es varu pateikt svētkos. Skatās laikam pēc ugunskura vietas, vai? Labi, noiesim lejā pa to pusējam. Man liekas, ugunskura vieta. Nu, un pēdējais varam aiziet pēc Līgo svētkiem pēterdienā arī pašūpoties, bet es nezinu, vai tur šūpolis ir. Ejam uz priekšu. Tik liels vējš, ka viņas pašas sāk šūpoties. Viens šūpojās, te otrs šūpojās. Backgroundā mākoņi tev. Background. Labi. Paldies. Šinī pusē rokai tāda ir. Bet tā, ka spīdēja sauli, tad viņa visas vizuļoja. Pieejam no otras pusītes, tur ir pulkstenis.
Nu, laižam. Laižam, bez nu. Kovārņi. Veiksmīgs dārznieks ir bijis, paskaties, salicis 2 toņus, dzelteno zaļganīgo, tad reku tie brūnīgie. Ja kas, mēs esam Jaungulbenes muiža tūmā. Smugs backgrounds apakšā. Nē, aizmugurē mums ir Godakalns. Godakalns, jā. Labi, protams, darīt labu viršu kafija. Gulbenes viršu benzīntankā. Gulbīšu parkā dzeršu. Atkārtots apmeklējums Gulbīšu parkā. Pirms gada vai 2 šeit bija remonts. Kā tev var lekt? Smuki jums ir tagad iekārtots ir. Mēs te bijām, kad te remonts bija. Tad mēs domājam, jābrauc tagad apskatīties, kāds nu ir tapis. Pie paša parka saimnieka. Gulbja. Kamera ir tur. Tur jāskatās kamera. Redz? Pa pirmo. Nu jā, tagad ir zila, vēlāk būs sarkana. Nu, skaisti. Saulīte pazuda. Redzamība ļoti laba. Tagad mainīsies sarkanais. Gulbīt. Ko tu man teiksi? Centrālā vispirms sāka. Nu, un tie arī paskaties. Nu, brīnišķīgi. Sarkans, dzeltens. Tev vēl ir kaut kādas atrakcijas. Jaunieši visi ir izmēģinājuši, viņi zina, kā te jādarbojās ir. Nu, šitais ir baigi labais. Jā? Jā, šis ir Un labs. kura tev vislabākā atrakcija jums ir? Uz batutiem, vai ne? Tur Reku trenežieri, paskaties, visi sādi. spēka vingrinājumi, ritentiņš. Atkal spēka vingrinājumi. Nu, forši. Ui, cik te plati kājas jāliek. Nepatīk. Tāpēc, ka tu esi pieradis savādāk. Bet te Nu, ir, skaisti izskatās. rokas izkustinās, plecos, Jā. visur kur. Nu, paldies, treneri. Gulbīšu parkā ir iespējams arī cilvēciski atpūsties. Lūk, galdiņš, soliņš. Priekšā redzam vienu muzikantu tur. Šūpojās. Un te tas slavenais batuts. Man jau te bailīda. Nu, ja baļ, tad nav ko. Izleca krastā. Labi, iesim pie savu gulbīšu, brauksim. Tālāk mūsu ceļš iet uz kurieni? Balviem. Baļiviem. Lūdzu. Vajag atslēgt vaļā. Es saku lūdzu, paņemam atslēgu un vaļā. Esam atbraukuši pie Balvu kādas baznīcas. Evaņģēliski luteriskās baznīcas. Balvu baznīcai, zinu, ka ir 110 gadi, te ir rakstīts. Baznīca ir aizslēgta, bet varam apskatīties no ārpuses. Latvijas karogs plīvo lielā vējā. Protams, kundze, duris bija ciet. Nu, žēl. Te jau iekšā. Jā, bet naudiņu var nolikt pie durīm, ja gribi. Gaļas bodīt, tā arī saucot. Jāiet atpakaļ uz mašīnīti, jāmeklē nākošais objekts. Vēl paskatāmies tā uz šo baznīcu. Lasa savus Frediķi tagad. Būtu nokaunējusies labāk, ka ne tur atvedi. Reku lāča dārs arī ir.
Nu, atveda uz īsto objektu tagad. Lāču dārs, te arī Balvu muiža. Tā, nu, kurš tad tagad te ir tas numurs? Jauks salains laiks, bet pamatīgs vējš. Kaut gan te ir aizvējš. Te bija Nav teikts īsti? Lāču, ne, Akmens dārs laikam skaitās tur, es nezinu. Lāču dārs skaitās, Šitais. jā. Nu, kur 2 lāči ir pretī. Metri, ja? Lācītis. Nē, nu, smuki. Suņakam iepatikās tur. Akmeņa jūra te savest ir. Tur. Tiltiņš. Nu, ļoti dažādi akmeņu krāvumi. Vēl viens akmens. Sēžamais akmens. Lūdzu, kungu krēsls. Doramies cauri mājas tunelim. Atkal kaut kāda akmeņa priekšā. Iespējams, ka tā ir Balvu muiža. Dodamies skatīties. Ziemeļlatgales biznesa un turisma centrs. Apiesim no otras pusītes. Turisti aizbrauc. Es šito kaut kad atpakaļ nosaucu par graustu. Pa ķieģelīti. Jā, tā ēka ir bez... Dosimies uz Dižozulu. Jā, Tur labi. lejā arī pūdeņam nav ko darīt. Labi, paldies. Paldies jums. Kā viņš skan? Simbols. Ieklausties. Jo lielāks vējš, jo labāka skaņa. Teiksim tev, skaļāka. Bet redz, no tās puses nedzird, no šīs puses tikai dzird. Un šeit priekš tevis ir informācija, kur smelties pa gaisu. Reaģē uz gaisa kustību, rada vēja muziku. 324 dažāda garuma caurulītes, kas rada šo te skaņu. Šitais ir kāzu valsis, kas skan tagad. Dzirdi? Kāzu valsis. Paldies, daba, paldies, daba. Nu, iesim uz to Dižozolu. Un te ir tā smukā Krievu baznīca. Kur? Rekur. Jā, es, ka brauc iekšā, es teicu, atkal zili torņi. Pareizticīgo baznīca, tā man liekas ir. Jāņam sieva pazuduse. Jāņu nakti līgojot, Pēterdienu atradām Papardīšu krūmiņā. Nu, ot, šodien Taisni šodienai Pēterdienā. Jaunatne brauc ar velospēdiem, 3 gabali. Ziet. Bet tas vīrietis jāskarās no priekšpuses, tur no aizmugures skaties viņā. Nu, bet es jau tāpēc eju uz priekšu. Blakus veikalam Top. Latgales partizāņu pulka kritušajiem karavīriem. Lūk, kritušiem karavīriem. Gaisma nepareizi. Tajos viņam mākoņos rakstās iekšā tava gaisma visu. Tagad pa šo ielu dodamies uz Dižozolu. 2 stārķīši. Viens maziņais uz Ligzdas augšā. Lūk, viens no galvenajiem objektiem, kuru gribējām apskatīt. Redz, kur viens laimīgs. Es varu tikai šitā te. Čau, čau. Čau! Tev arī ir sirstiņa rokā.
Tev arī sirstiņu, kādas tev lielas acis. Un kā tā mammai vai tētim iet? Nezinām, nerunā mani lielā sirstiņa vidū. Mums fotografē. Jā, trāpīja. Izlasīsim, cik metru apkārtmērs ir. Nu, vajadzētu būt, tur rakstīts bija 504. Jā, un vainags laikam 5,25, ja? Tas ir vainags apkārt. Asa. Nu, ir tā pareizi teica. Redz, kur Ozolā ir akmeņiem mūrēti. Nē, tas ir augstums 5 metri. Labojam, tas ir augstums 5,25. Tur mēs redzam arī savilcēju troses. Jā, lai nenolūst. Jā, nu lielā vējā viņš te varētu aiziet. Nu, abrīnojam. Spēku no Ozola. Būs. Tad ar Balviem un Viļaku mums nākamais apskates objekts ir Balkānu kalni. Bet Jā. tur ir aiztaisīts tie jau dekoratīvie, lai neviens nedzīvo iekšā. Redz, acīgi ievēroju, es pat neredzēju, ka sietiņš priekšā. Nu kā mēs šito nosauksim? Un tu zini, kas tur ir? Tur taču lampiņas iekārtas tajos pušķos. Kas iekārtas spuldzītes? Spuldzītes, jā? Jā, tumsā labi spīd laikam. Iesēdāmies mašīnā. Sveiciens dabas parkā Balkānu kalni. Jūtos kā dienvidos gandrīz. Lūk, šī mašīnīte kopā ar jubilāru ir atbraukusi. Tur ir uzraksts Sveicam Balkānos! Urā! Viesumāja, kur var pārnakšņot, piknika vieta, slēpja namiņš, kur mēs tenisa esam? korti. Te. Sarkana. Soliņš var apsēsties. Nu, tāda te apkārtne, jā. Šitā ir Kangaru pamatskola bijis. Varbūt, ka Kangaru tiešām. pamatskola. Varētu būt. Tagad viesunāms var būt. Pārvaram pirmo Balkānu kalnu. Divi pūrīši putnu. Te ir pūcīte. To es redzēju, bet nenobildēju. Smuka. Nu, tas ir priekš tevis matemātiskā pūce. Malacītis, tu māki labi rēķināt. Nu jā. Dabas dāvana tā ir, jā? Pilnīgi tā kā ugunskurs. Un kas tas tāds tur ir? Kāds aizmirsis savu drēbes gabalu? Iesi jurtā iekšā. Hei, tu zini, kas tur ir? Nu? Tualete. Jūs redzat, jū? Mājiņa, piekārtas 2 tenis raketes. Krāsnes urķis, koglas sakasīt. Nogāzusies skulptūra. Nu, to tai matemātiķis cels augšā. Es varētu, ja man būtu spēka. Nu, negāzīsi. Kā uzcelsi vecīti augšā. Atstupēsim pret koku. Fuh! Nu, Paldies, malaci. Gonti. Nu, Nu, re. paskaties. Piecēlām, cilvēks pamodās, cits skats uzreiz. Tādā mežonīgā vietā, mežā, skaisti nokrāts laukums lielajam tenisam. Tajā mājā bija raketes pie stūra, Jā, lai uzspēlētu. Tiesnešiem 2 krēsli. Aiziet, spēlējam! Bum, 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 bum. Vēl aizvien atrodamies Balkānu kalnos. Volejbola laukums, saplēsts tīkls. Mēs laikam esam vienīgie šie objekti apmeklētāji šodien. Riepa, smalka,
Atsparu gultas izmestas. Nu ko, viss ir beidzies. Tur ir aizaudzis, te ir izspļauts. Nē, nu te ir kaut kādas arī slēpošanas trases, nezinu. Plasmasas pudelēm. Vienreiz lietojamie trauki, bet te neko mēs neredzam. Ēdiena atliekas. Acīm redzot, ka ir kādi pasākumi, tad salikt ir papīrgrozi. Jā, jā. Nu, protams. Redz, ko mans draugs vēl nav apgāzies. Uzstutēju stāv. Nu, turies, vecais. Vēja lieli. Nogāzīs atkal tev no kātiem lejā. Te krūmos ir vēl viena skulptūra noslēpusies. Te pat kaut kas uzrakstīts. Kanādas egle. Skatāmies, Kanādas egle. Un blakus ir skulptūra. Taka 800 metru. Pirms takas pašūpojies. Izvēdini galvu. Aizaudzis jau nu gan te ir. Pievērs uzmanību. Kapakmens. To es redzēju. Tā. Es paliku šajā viesunamā te. Tādas plāksnītes metāla. Atstarotāji. Atstarotāji, kas pa gabalu vizuļo. Redzat, skaisti. Īstenībā šis ir skriešanas un slēpošanas centrs Balkāni. Visa informācija. Mobilais telefons 2913 2664. Lūdzu zvanīt. Sveicam Balkānos. Un pats galvenais pa slēpošanas trasi ar ragaviņām, plēvēm braukt aizliegts. Pareizi? Nu, saka jā. Ļoti iespējams. Tālāk dodamies uz Viļaku. Tieši ārpus muzikas tuvojamies Viļakai. Lūdzu! Sieva saka, kad jāsāka baznīcas skatu. Pārmetam krustiņu, blakus ir nolausti koki. Aiziet tur uz priekšu, vējš ir pamatīgs. Man interesē vienmēr vietējā pagasta vai pilsētas afišu stabi. Tur ļoti daudz informācijas. Kur te tevs plīvurs ir? Kāza vainaciņš, no? Vajadzēja otrā pusē sēdēt, lai baznīcu var redzēt. Bet visu kā ātrāk, lūdzu, meiteni. Jā, re, kur uz priekšu. Tiltiņš. Jā. Baznīca redz, neredz. Tas arī ir interesants. Līga Armands 20. gadā precējušies. Nu, protams, ka interesants. Šis ir interesants. Nu, mūsu atslēdziņš šeit nav. Mūsu atslēdziņas ir skrīveros. Paņemsim zem rokas svērkos. Ziet, kur skaisti. Zelta margas apakšā. Droši soļojam. Tāds vējš, ka baigi, ka neaizpūš tevi. Gāž no kājām nos. 70 gados jāatros pie margām tomēr. Droši paliek nedroši. Tā ir Viļakas katoļu baznīca, ja kas. Braucam pusdienās, kur rakstīts ir saimniecībā, viss māja un pierobežas kafēnīca. Nu, Kāpam ārā. Nezinu, kas tur būs. Man jau liekas, šeit ciet. Līdz 15. Pilnīgi neticu, ka te būs kaut kas. Pārtikas veikals. Estrellas čipši. Zivtiņu nopirkām. Un 2 picas, kuras tiek sildītas. Nu, karstas ir? Jā. Karstas. Paldies, Jā, paldies, lai jauka diena. jums. Picām siltām ēdīsim pie Viļakas ezera. Vai, kas tas Jubilārs gaņā? raušās ārā. Kas tas ir par ezeru? Viļakas Sakiet. ezers. Viļakas? Vai tad ne? Nu, protams. Tiem veicās, visu laiku sagaida mūs ar muziku. Nu, kā dzirdamība, kā dzirdamība?
Jubilārs iešūpoja tikko. Esam pie pēdējā apskates objekta šodien. Viļakas ezera salas dabas taka. Tāds ir maršruta plānotājs šeit. Atveda ļoti lielā vējā. Mierīgi izbaudīsim pēdējo pastaigu Viļakas ezera krastos. Apmeklējot pontonu tiltu, skatu torni, dabas taku un daudz ko citu. Es šeit braucu ar velosipēdu, jā. Pāri tam pontonu tiltam arī pārbraucu pāri. Puķītis aplūko, jā? Nu, paskaties tās zeltenās, cik skaistas, pa vidiņu tādas. Kā saulīte. Šīs te dzeltenās esot kā saulīte. Nu, kas te tāds ir traks? Pontonu tilts, jā. Nu, uz turien arī ejam. Uz pontonu tiltu. Vakarā te baigi smuki romantiski var atnākt pastaigāties, tie domājies. Nosvinēt savu kāzu jubileju. Nu, tagad nav. Ir tikai vējš, mākoņi, gubu, bet tie arī skaisti. Kā tev liek? Ui, kāds izspūris ir. Jubilārs. Vējš no muguras. Nu, redz, vajag tādu frizuru tā kā man ir. Forši, nekas nepūš, ne pa labi, ne pa kreisi. Tagad ir parastā laipa, tieši tā. Atkal frizūras attaisīja. Laba frizūra. Jā. Redzi, kāds šūpojās jau. Šitais ir tas tilts un tur tā sala. Apiesim apkārt, atnāksim, 2-3 kilometri būs. Tāds nu ir šis te Viļakas ezers. Lieli plašumi. Aiziesim vēl uz to saliņu. Saucamais pontonu tilts. Un no šejas pusītes mēs atnācām pa šo laipiņu. Tur ūdens rozes arī ir. Jā. Un mati arī skaisti. Ūdens roze un mati. Tās ūdens rozes, bet tās nesot īstās, tās esot zeltenās. Tā te saka man speciālists pa matemātikas līniju. Viņām kaut kā cits nosaukums ir, bet es nezinu. Ui, Dievs, kas par vēju. Tornī vienlaicīgi var atrasties 15 cilvēki. Un ja esi lietojis alkoholu vai ēdis picu, nedrīkst kāpt augšā, aizliegts. Labi, iesim uz pontonu tiltu. Uzkāpām uz pontona tilta. Bet tur jau arī bija pontoni. Jā, bet šis ir lielāks šūpošanās. Nu jā, bet te vismaz ir margas, kur pieturēties. Nu, var arī nepaspēt pieķerties vispār. Redzam priekšā salu. Tuvojamies. Nāk mana Daļava pāri Viļakas ezera laipai. Laimīga, priecīga. Lūdzu, es jums uzaicinu izlasīt šeit. Viļakas ezers un sala. Cik mūsu maziņa tociņa apkārt apiet. Tik vien. Klosters tur ir bijis. Klosters bijis, jā, 1509. gadā celts. Un Pētera pirmā karaspēks to iznīcināja, to pili, kur vairs netika atjaunot. Ponton LV. Tāds jā ir pontons. Rekur atkal mums sirsniņa ir par godu mūsu kāzu jubilejai. Ies tomēr, ies uz sirsniņu. Viena pati. Un kur ta kungs? Nu, ir arī kungs. Kungs arī ienāca. Paldies. Tur jāskatās. Un nonākam pie jauna stenda un jaunas informācijas. Tur jau bija tā Tas pils. klosteris. Nē. Nu, labi, klosteris, pēc tam pils. Mīti un nostāsts par Viļakas ezeru. Nu, negribās lasīt. 1, 2, 3, 4, 5 mīti. Atkal esam nonākuši līdz peldvietai. Es gribēju teikt piknika vietai. Nē, bet atpūtas vieta. Ja nu kāds par tiem 500 metriem, ko ir nogājis piekus, tad var šeit atsēsties uz šī koka vientuļā. Atsēdies, iemērc kājas, veldzē sevi un priecājies. Iebrukums ir bijis 1500.
77. gadā, 16. jūlijā. Ivana Bargā karaspēks, jo pilī bija liela nozīme. Bija kā cietoksnis. Nonākam pie pēdējās informatīvās plāksnītes, pie pils drupām. Un kaut kas ir palicis no šīm pils drupām. Skaties, tur ir pils drupas. Jā, redz. Ko bumbu izrautas bedres. Es domāju, ka tu man nobildēs no lejas. Te mēs redzam citādas pils drupu atsegumu. Lūdzu, sargāsim un palīdzēsim. Un viļa, kas tur tālumā redzam arī baznīcas torņus. Nu, patīkams skats. Jubilāra sirēnu pavada uz mājām. Man dāma tā kā bišķi stēpļo pa priekšu. Vējš pūš pamatīgi. Ka neiepūš mikrofonu kaut kur. Nav. Mikrofons jau ir apsekts. Labi, uz redzīti. Vieta, kur tikko mēs bijām, saucās Marienhausenas pilsdrupas. Ko mēs redzam priekšā? Esam atgriežušies no ceļojuma. Smiltenes sveicinātā. Šitie te divi braucēji. Beidzās kāzu ceļojums. Dziesma arī ir piemērota. Labi, diena bija jauka, skaista, patīkama. Līdz nākamai reizītei.